Esiet sveicināti, labvakar, cienītās dāmas un godātie kungi šeit klātienē, un arī sveicināti visi tie, kuri seko mums līdzi un iesaistās attālināti. Īpašs prieks par to, ka jūs esat šovakar tiešām raduši laiku un atnākuši pie mums, ņemot vērā, ka dārā ir tik pasakains laiks un gribas arvien vairāk un vairāk pavadīt laiku ārā, taču nevaram laist garām šo nu jau par tradīciju, es tā gribētu teikt, kļuvušo mūsu novada iedzīvotāju tikšanos ar Ķekavas domi. Tikšanās laikā šovakar atskatīsimies, kas ir paveikts aizvadītajā gadā un kādi plāni iezīmē šī gada attīstību novadā. Tāpat arī svarīgs temats ir apkaimēm, ir iedzīvotāju apkaimes. Skatīsim, kas tad šajā jomā līdz šim jau ir paveikts un kādi soļi vēl ir spērami, lai sasniegtu pilnvērtīgu rezultātu. Piebildīšu, ka šī vakara prezentācija ir sagatavota īpašu uzmanību pievēršot tieši konkrētajai apkaimē. Tātad šovakar par Valdlaučiem, Katlakalnu, Rāmavu un Ziedoni. Es esmu Jānis Ozols un es būšu šī pasākuma vadītājs. Šī vakara darba kārtību veidosim divās daļās. Pirmajā daļā par aktualitātēm novadā ar jums dalīsies Ķekavas novada domas priekšsēdētāja Viktorija Baire. Labvakar! Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Jānis Prūsis, īpašuma pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks, profesionālās ievirzes izglītības atbalsta vadītāja Aija Āre, Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Mēnce-Katkeviča un, protams, arī par jaunumiem kultūras sfērā mums pastāstīs Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Pabris. Nu, un kā jau jūs droši vien zināt, otrajā daļā vārds tiks dots jums gan jautājumiem, priekšlikumiem, ierosinājumiem un idejām, tāpēc uzreiz gribu aicināt tos, kur mums vēro tiešraidē, rakstiet savu jautājumu Facebook Ķekavas novada mājaslapas komentāru sadaļā, un vakara gaitā mēs tos arī uzdosim Ķekavas novada ekspertiem. Bet nu ko, laižam, kā saka, vaļā, un sāksim. Vārds Ķekavas novada domas priekšsēdētājai Viktorijai Bairei. Labvakar. Labvakar Valdlaučos. Jāsaka, laikam sāksim ar to, ka teiksim paldies Gustam Lūsim un Rāmavas izstāžu kompleksam, jo, man liekas, mēs jau diezgan bieži viesi paliekam. Tikāmies pagājušā nedēļā, lai sāktu pavasari, un turpinām šonedēļ, lai tiktos jau ar iedzīvotājiem. No manas puses būs tāda ļoti vispārīga informācija, lai ieskicētu varbūt galvenos prioritātes un līnijas. Savukārt mani kolēģi no pašvaldības tad arī vairāk un detalizētāk pastāstīs par to, kas izdarīts un kas jau būs nākamgad. Kā jau mēs zinām, tad bez naudas jau nevienu projektu nevar īstenot. Un arī šogad gada sākumā ir pieņemts budžets, un jau šobrīd ir daļa no lietām, kas jau ir uzsāktas īstenot. Jāsaka, ka arī mēs, tāpat kā varbūt citi novadi, saskaramies ar tādām lietām un izaicinājumiem kā izmaksu pieaugums un arī nestabila ģeopolitiskā situācija. Izmaksu pieaugums ir sevišķi ietekmē to, ka ir lietas, ko mēs katru gadu un visu laiku darām, bet, protams, ka mēs izjūtam to, ka mēs maksājam par viņām vairāk. Ja par kaut ko mēs maksājam vairāk, tas nozīmē, ka kopējā, budžeta ietvarā mums ir jāskatās, kā mēs tiešām varam paveikt visu to, ko mēs plānojam, jo, kā zinām, mēs vienmēr gribam nedaudz vairāk. Bet prioritātes ir palikušas joprojām iepriekš, īstenojot arī iepriekšējos gadus. Tā ir izglītība un sports, ielu un ceļu labiekārtošana, publiskā ārtelpa un sabiedrības drošība. Jāsaka, ka jāizceļ ir izglītība un sporta infrastruktūra, kas mums ikgadēji aizņem apmēram pusi no mūsu budžeta, bet mēs zinām, ka mēs esam uz šo brīdi vēl joprojām ar salīdzinoši lielu gan skolēnu, gan bērnu skaitu, un tas mums arī rada šo situāciju. Ielu un ceļu labiekārtošanā domāju, ka mēs katru gadu varam palielīties ar to, ka mēs tiešām mēģinām šo summu palielināt. Un šogad, jāsaka, mēs esam sasnieguši tādu diezgan apaļu ciparu miljonus. Ceram, ļoti ceram nekādīgi neatkāpties no šī skaita, ja nu vienīgi mūs tiešām piespiedīs varbūt budžeta situācija, kādā veidā to samazināt.
Nu, un publiskā ārtelpa un vide, tā ir tā, ko mēs, protams, redzam, ka mums ir vēlme uzlabot arī caur līdzbudžetēšanas projektiem, kur joprojām lielākā daļa no tiem ir vērsti uz bērnu rotaļlaukumiem. Šeit ir karte, kas mums, uz kuru mēs, protams, katru gadu skatāmies attiecībā uz to, kā aug mūsu iedzīvotāju skaits un kur ir tad lielākais blīvums, kur mēs izvietojamies novada ietvaros. Jāsaka, ka joprojām ar nelielu, bet stabilu pieaugumu esam kaut kur aptuveni 32,000 deklarēto iedzīvotāju kopumā. Bet ir viena iezīme, kas ir teiksim, visiem, ieskaitot Rīgu, tas ir mazo bērnu jaundzimušo skaits samazinājums. Ko mēs redzam, ka nākotnē noteikti, ka pirmā lieta, kur varēs to just, ir bērndārzi, kas spēs uzņemt pavisam mazos bērniņus. Tas ir jau no 2 gadu vecuma grupas, kas varēs jau tikt uzņemtas tieši pašvaldības bērndārzos, nevis privātajos. Lielākās finansējuma pozīcijas noteikti, ja mēs skatāmies arī uz nākamo gadu, ir, un šeit arī tūmā, tas ir sporta laukuma izbūve pie bērndārs Bitītes, kur darbi jau ir intensīvi sākušies, ņemot vērā to, ka mēs esam arī termiņos diezgan iespiesti, tā ka mēs darām visu, lai šogad to īstenotu un pabeigtu. Un Pļauniekkalna sākuma skolā ir nolemts, teiksim, plānots pilnveidot šo te ārējo vidi, jo, kā mēs zinām, skola tas ir ļoti labi, bet bērni tomēr vēlas brīvajā laikā arī starpbrīžos un pēc skolas uzturēties pie tās, un pašreiz tur ir diezgan ierobežotas iespējas to darīt. Ja mēs kopumā apskatām visu novadu, tad, kā jau es minēju, tad viena no izteiktajām lietām ir ceļi un vēlreiz ceļi. Un kopumā mēs skatāmies uz iepriekšējo gadu, tie bijuši aptuveni 17 km, kas ir daudz. Savukārt par attiecībā uz ielu apgaismojumiem mēs arī ļoti cenšamies domāt, lai katru gadu tās ir dažādas apkaimes vai tās, kuras blīvi apdzīvotas, mēs varētu tomēr vismaz pa ielai, bet doties uz priekšu, piemēram, Baložos, Jaunsilā, Ķekavā, Dzērmos un Baldonē. Un, kā jau es minēju, tad mūsu lielākais milzis attiecībā uz izdevumiem ir izglītība un sporta infrastruktūra, un es varbūt nepārsaukšu, bet ir šie te darbi un lielākie iestādes, kas ir piedzīvojuši savus uzlabojumus. Publiskā ārtelpā ir viens noteikti ļoti liels projekts, kuru ir vērts pieminēt, tas ir Ķekavas centrā, kuram arī ir ļoti liela, teiksim, no mūsu vēlme īstenot to šogad, ir galvenais laukums. Katru gadu, laikam, vislabāk viņu var zināt, kur tas ir un kur tas atrodas, ir Ķekavas novada svētkos. Un līdz šim tā ir bijusi, teiksim, ar tādu nosaukumu ābeļdārs. Un pamatā šis laukums mums ir bijis vienkārši pļava, bet uz šo brīdi ir plānots, ka viņš pārtaps par ļoti skaistu visiem izmantojumu un laukumu, kas ikdienā priecēs arī visus. No tuvākajām lietām noteikti ir vērts pieminēt to, ka pagājušajā gadā diezgan daudz tika ieguldīts Debkina mūžā. Principā visi lielākie darbi tika paveikti un tikko ir noslēgusies izsole, kurā ir viens bija pretendents, kas ir uzvarējis attiecībā uz nomu. Un cerams, ka viņš kādā tuvākajā laikā varbūt vēlēsies arī vairāk pastāstīt par saviem plāniem. Iespējams, sākumā viņš būs ieguldījis vēl nedaudz pašā Debkina mūžā, lai varētu tur strādāt un arī cerams, ka tuvākā laikā jau iepriecināt visus mūs. Viena no tādām jaunākajām lietām, kas ir vairākās apkaimēs jau notikusi, tā ir sabiedrības līdzdalība un iedzīvotāju padomes. Uz šo brīdi mums ir 11 apkaimes, kurās varētu izveidot šīs te apkaimes iedzīvotāju padomes, bet reāli viņas ir pašreiz 6. Un viena no tām ir arī Valdlauču, Rāmavas un Katlakalna apkaime. Vēl ir izteikta vēlme
Baložu un Pulkānas apkaimē, bet Trijās pašreiz ir, varbūt nav tik liela aktivitāte vai uz šo brīdi aktualitāte. Attiecībā uz Vallauču Rāmavas Katlakalna apkaimi es noteikti aicināšu priekšā iznākt tos, kurus šodien arī ir ieradušies. Un nosaukšu arī visus, kas ir ievēlēti. Oto Ķikusts. Nāc, lūdzu. Ja. Aiga Smiltāne, Jānis Purvišķis, Ervīns Kronbergs, Vilnis Manfelds, Aksana Štālberga Golovaja un Kristaps Purvišķis. Šodien ir gandrīz pilnā sastāvā, bet pilnīgi noteikti pēc noteikti sanāksmes jūs arī noteikti var parunāt personīgāk, uzprasīt, un arī ir redzams QR kods un arī e-pasts, uz kuru var rakstīt savas vēstules. Cerams, ka vairāk par apkaimi mīlestības vēstules personīgi varat nodot kādā citā brīdī. Paldies jums, un mēs laikam tiksimies vēl Katlakalna tautstamā. Jā. Tas laikam no manas puses arī viss. Vārdu došu tālāk kolēģiem, kas jau diezgan detalizēti tālāk iepazīstinās un cerams iepriecinās jūs ar plānotajiem darbiem. Nu, cerams. Paldies, Viktorija. Un tad turpināsim, lai iezīmētu attīstības plānus šajā gadā, kā arī informētu par paveikto pērn, aicinām attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Jāni Prūsi. Jā, paldies. Un labvakar novada daļā, kurā arī es dzīvoju. Tepat netālu, es arī no Rāmavas. Labi, bet ne tāpēc jūs esat atnākuši, lai klausītos par mani. Par būtību. 28. gadā. Par šo daļu es stāstīšu ātri un konspektīvi. Nozīmīgs projekts – Pļavnieku sākuma skolas esošā korpusa pārbūve. Ieguldījums vairāk nekā 1 miljons, šobrīd tiek lietots, un, kā jau priekšsēdētāji teica, tiek domāts arī par to, lai šo platību, kas ir pie skolas, varētu izmantot vēl efektīvāk. Gatavojam redzējumu par to, kā tad tas varētu izskatīties dzīvē. Esam izvērtējuši, izskatījuši vairākus alternatīvos risinājumus jau līdz šim un secinājuši, ka tāds uzņēmēja biznesa risinājums nav tas, ko mūsu šīs skolas skolnieki tā kā sagaida. Nāksim, prezentēsim dažādos sastāvos, vismaz iekšēnē pašvaldībā noteikti, par to, kā tas varētu izskatīties. Otrs, arī finansiāli mazāk ietilpīgs, bet pēc būtības tas ir tikai viens posms tam, lai ērti varētu nokļūt no šejienes, no Rīgas un arī uz novada centru, uz Ķekavu. Tika izbūvēti 810 metri veloceļa no Naudītas ielas līdz Pļavnieku kalnielai. Tā kā mums ir garantijas periods, ja ir kādas sūdzības par uzturēšanas kvalitāti, dodiet ziņu. Es atvainojos, nevis uzturēšanas, būvniecības. Kvalitāti dodiet ziņu, tas ir mūsu pusē, čekojam līdz, krītam uz nerviem būvniekam, argumentējam viedokli, ka viņiem par savu darba augļiem ir jāatbild. Šogad nozīmīgākais projekts šajā novada daļā. Jo priekšsēdētājs pieminētā pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte, ja precīzāk laukums pie tās. Ļoti apjomīgs projekts ar vairākiem tehniskiem izaicinājumiem. Bet tā vai savādāk šajā gadā finansējuma pieejamības dēļ mums ir jāpabeidz. Un mēs to izdarīsim. Tātad, kas šeit ir paredzēts? Futbola laukums. Jā, šīs novada daļas iedzīvotāji ir teikuši, varbūt tomēr pārskatiet seguma veidus un tā tālāk. Esam dialogā, cenšamies uzturēt šo dialogu, bet šobrīd tas projekts ir tāds, ka tur ir dabīgais zālājs. Nē. Kaut vienkāršākais iespējamais šobrīd. Tad, kas mums vēl šeit ir? Apvienotais basketbola tenisa laukums, tas ir tuvāk jau pašai Bitītei. Mums ir Ludbelas volejbola laukums, līdzīgi kā tas ir līdz budžetēšanas ietvaros jau izveidots arī pie Baložu vidusskolas. Vieglatlētikas sektori, bērnu rotaļu laukumi, un, protams, tad viss, kas ir ar šo projektu saistīts, labi iekārtojums, video novērošanas, izveidē nepieciešamā infrastruktūra un tā tālāk. Ja
atkārtošu vēlreiz, mums tas ir jāpabeidz šogad. Tad nākamais šogad nozīmīgais pasākums, kuras ceru, ka būs piedāvājumi un priekšlikumi arī no šīs novaddaļas. Kas man liek to cerēt? Šīs dienas laikā jau ir saņemti 2 telefonu zvani par finansējumu piešķiršanas nosacījumiem, par to, kur apskatīties paraugus un tā tālāk. Viena ir ideja par šiem te mini futbola laukumiem, to atjaunošanu, pārveidi un tam līdzīgi, un otrs ir par pedelu laukumu. Tiesa gan tas jau pārceļam, bet jau Ķekavas teritorijā, tuvāk pie Baložiem. Tā kā domājam, skatāmies. Pēc būtības līdzdalības budžetēšana, kā jau jūs zinat, nav nekas jauns šajā novadaļā. Jau šobrīd līdzdalības budžetēšanas ietvarā ir uzstrādīti ūdenskrāni, dzeramā ūdenskrāni. Precīzāk pie Rāmavā, pie sporta laukuma un arī pie Katlkalna tautas nama. Šonadēļ ceram pārliecināties par ūdens kvalitāti un arī oficiāli atklāt šos. Vismaz pašam dzerot no šiem 2 krāniem, veselības problēmas man nav piemeklējušas. Tas nozīmē, ka es jūs nevis aicinu, bet nebaidieties no šīs padzeršanās. Lūk, kā jau zināms, novadā šis nav pirmais gads, kad līdzdalības budžetēšana pastāv. Bet tā ir pastāvējusi līdz šim citā formā. Kas ir mainījies? Mainījies ir tas, ka nacionālā līmenī ir pašvaldības likumā ir iekļautā prasība pašvaldībām īstenot līdzdalības budžetēšanu. Un tur arī paredzēt noteikumu, ka pieteikt idejas var no 16 gadu vecuma jebkurš novadā deklarēts iedzīvotājs. Tāpat arī nacionālā līmenī ir izveidota papildus funkcionalitāte portālā Geolatvija LV. Tas nozīmē, ka projekta idejas ir iesniedzamas un pēc tam arī nododamas balsošanai šajā vidē. Tas nozīmē, ka process pēc būtības kļūst caurskatāmāks un es ceru, ka labāks. Vismaz labāks no tā aspekta, ka līdzinājai līdzdalības budžetēšanas projekti ir bijuši ar daudziem tehniskiem izaicinājumiem. Kādēļ? Tādēļ, ka loģiski cilvēks, kas ikdienā nestrādā ar projektu ieviešanu, var pieļaut nepilnības, neprecizitātes, kaut kādas neskaidrības, sagatavojot projektu. Šī iemesla dēļ tā pieteikuma forma, varbūt ir nedaudz piņķerīgāka, bet ir daudz skaidrāka, daudz pamatotāka, lai varētu to ideju izvērtēt, vai to ir iespējams ieviest dzīvē vai nē. Tātad viens ir forma ir mainījusies un ir mainījusies vērtēšanas kārtība. Vērtēšanas kārtība ir tāda, ka šobrīd piesakot pēc visu ideju saņemšanas, ir izveidota ekspertu komisija, lai vai kā tas arī neizklausītos, bet cilvēku kopa, kur vismaz 2 no klātesošajiem ir šajā komisijā, un kuriem pēc tam būs jāatbild par to, ka šo projektu tiešām var īstenot. Un šai komisijai tiks atvēlēts jūnijas, jūlijas un augusts, lai pilnīgi visas projekta idejas izskatītu, pilnīgi visas atkārtoši, nevis tās, kas tiek virzīts uz balsošanu. Un nepieciešamības gadījumā, ja redz, ka tas projekts ir nepilnīgs, ir nepieciešama papildus informācija, mēs drīkstam lūgt šo papildus informāciju iesniegt. Ir laiks inženierkomunikāciju izpētēji, jo, piemēram, tie paši mans pieminētie ūdenskrāni sākotnēji bija iezīmēti vietās, kur nemaz ūdens apgāde faktiski nav tehniski iespējami, neieguldot ļoti, ļoti nozīmīgas summas, kas būtiski pārsniedz līdzdalības budžetēšanas līdzekļus kā tādus. Tikai tad, kad komisija būs izvērtējusi šo, tad septembrī tiks nodots publiskai balsošanai. Balsošana ilgs 1 mēnesi, 30 kalendārās dienas, tā kā tas ir paredzēts saistošajos noteikumos. Šajā laikā balsot var gan Geolatvija LV, manā pieminētajā formātā, vai, ja kādam ir grūtāk šos Geolatviju izmantot, tad savu balsi par to vai citu, vai vairākiem, vai visiem projektiem varēs nodot arī klientu apkalpošanas centros. Tātad iespēja ir. Šajā gadā kopumā līdzdalības budžetēšanai paredzēta 250 000.
Vienam projektam var pieprasīt līdz 45,000. Līdz 45,000 eiro, ieskatot PVN, kas ir būtiski pašvaldībā. Lūk. Tas par tālākiem procesiem, bet pavisam tuvu, un uz ko es aicinu arī saņemties un tās idejas sniegt un mēģināt noformulēt, ir laika posms no nākamās pirmdienas līdz maija beigām. Šajā laika periodā var iesniegt šīs te projektu idejas. Ja jums ir neskaidrības par iesniegšanu, vai ja jums ir pārdomas par tehniskiem jautājumiem, nesolu, ka atbildēs un norēģēs ļoti ātri, bet ir piesaistīti 2 attīstības būvniecības pārvaldes speciālisti šim procesam. Pašvaldības mājaslapā ir pieejami telefona numuri, bet šie cilvēki ir Kristīna Azere, ar kuru vislabāk konsultēties par jautājumiem, kas attiecās uz Geo Latvija LV funkcionalitāti, vai arī par jautājumiem par to, kā gan apskatīties vēl kādu projektu paraugu, varbūt, ka var kaut ko labi nokopēt, jo nevienmēr viss ir jāizdomā no nulles, no citu novadu piemēriem kaut vai. Un otrs ir Ronalds Miezers, kurš ir pieredzējis būvnieks. Jā, mēs zinām, ka būvnieki ir īpatnēji savu komunikācijā, lūdzu, esiet pacietīgi attiecībā uz viņu, bet viņš ir tiešām izpalīdzīgs un cenšas nākt pretī un atbildēt, cik tas ir iespējams. Lūk, es pieņemu, ka šī informācija visiem klātesošajiem un attālināti esošajiem ir jāpieņem, jāapdomā, un es pieņemu, ka par šo arī būs daudz jautājumu tālākajā daļā, kur jau, kā jau tika solīts, jums tiks nodot stafete un iniciatīva, kādus jautājumus tālāk apspriest. Tā kā īsumā paldies, došu tālāk stafeti kolēģiem. Paldies, Jāni! Raudzīsim, kā būs otrajā daļā, taču turpināsim mēs ar īpašumu pārvaldes vadītāju Edgaru Melnieku, kurš mūs informēs par pabeigtajiem un arī plānotajiem darbiem īpašumu un būvniecības jomā. Jā, labvakar visiem! Ar daudziem esam pazīstami, gan kolēģi, gan arī bijušie kolēģi. Bet labi, tad mans pienākums šodien jums visiem izstāstīt ir par to, ko mēs esam izdarījuši pagājušā gadā un ko plānojam izdarīt šajā gadā. Tātad, bet sākšu savu stāstījumu ar informāciju par to, kas, kā priekšsēdētāji teica, ir gan svarīgs mums visiem ar autoceļu tīklu. Tātad ir digitālā karte pašvaldības mājaslapā atrodama, kurā katrs interesants var atrast savu ceļu, pa kuru viņš ikdienā brauc, vai pa kuru viņi kādi jautājumi. Viņi ir iekrāsot šajā kartē 2 krāsās. Zilie ir tādi ceļi, kas ir pašvaldības īpašumā esoši, bet tādi sarkanīgi ir tie, kas ir pašvaldības nozīmes ceļi. Tie ir privātie ceļi, pa kuru uzturēšanu rūpi ir uzņēmusies pašvaldība. Bet mūsu kopējais ceļu tīkla garums ir 430 km. No tiem pagaidām vēl 212 km ar grants segumu, pārējie ir vai asfaltēti vai bruģēti, bet katrā ziņā nav vairāk grants. Kas ir arī interesanti, tad kopējais gājēju un veloceliņu tīkls, kopējais garums ir 36 km, bet tie nav tikai apvienotie gājēju veloceliņi, bet tas ir saskaitīts arī ietves, kas ir pie ielām blakus esoši. Tas ir pa visu novadu. Tātad, ko mēs esam paveikuši autoceļu uzturēšanā pagājušā gadā, tātad mēs esam intensīvi strādājuši pie dubulto virsmu apstrādes, lai grantētus ceļus padarītu ar saistvielām, lai grantētu ceļu segums būtu ar saistvielām saistīts, respektīvi gandrīz vai asfalts, atvieglot tehnoloģiju, tātad Rāmavā tā ir Dārza iela, Zāļu iela, Paegļu iela un Liepu iela. Savukārt Ziedonī neuzskaitīšu, droši vien visi, kas lieto šīs te ielas, zina, kuras tad ir uzlabotas, un viņi ir ļoti daudz, mēs kartē varam redzēt, un arī šī te sarakstā varat izlasīt. Tātad šogad, kā priekšsēdētāji teica, tad finansējums ir piešķirts vēl lielāks nekā pagājušajā gadā. Tas ir vesels 1 miljons, ir noslēdzies iepirkums, neskatoties uz to, kad visā pasaulē naftas cenas kāpja, šogad cena
par 1 kvadrātmetru ir vēl labāka nekā pagājušajā gadā. Nu, lūk, un tā kā es teicu, iepirkums ir noslēdzies un arī līgums ir noslēgts, līdz ar to bāžu par to, ka kaut kas varētu neizdoties, vismaz uzņēmējs varētu atteikties pildīt savas saistības, šobrīd nav. Un ko tad mēs izdarīsim šai apkaimēji, kuras tad ielas kļūs melnas? Pamatā tas ir Ziedonis, tā ir Samteņa iela, Gerbera iela, Zemeņa iela, Narcišu, Īrisu, Rudzu puķu un Ozolīšu iela. Tātad nākošā lieta 2025. gadā mēs arī šai apkaimē uz Rudzā ielas izveidojām vienu ātrumslāpētāju, tā saukto guļošo policistu, bet šogad arī ir plānā vēl vairākās vietās šādus te ātrumslāpējošus risinājumus izveidot. Pagaidām, kurās vietās vēl nevar atskaņot, bet vismaz 10 pa visu novadu mēs šādus te izbūvēsim. Tātad bez šīm te dubultām virsmām arī mēs esam plānojuši un budžetā tam ir piešķirt līdzekļi asfalta seguma atjaunošanai. Gan tas ir šī apkaimē neliels posmiņš, bet tā ir brauktuve pie Rāmaus ielas 13 nama. Kartē viņi iezīmēta ar punktot līniju. Kā arī mēs uzsāksim projektēšanu laukumam, arī turpatās blakus pie Rāmaus muižas, tad pie īpašuma Rāmaviņa. Tad tas būs laukums, ko ikdienā ar cietu segumu, ko ikdienā varēs izmantot dažādiem mērķiem, tā skaitā automašīnu novietošanai. Tad iela apgaismojums, kas arī nav mazsvarīgs, tad 26. gadā mēs Rāmavā izveidosim ielu apgaismojumu šeit pieminētajās ielās. Tā ir Purvu, Purmaļu, Rītups ielas, kā arī izbūvēsim ielu apgaismojumu, gan tas ir valsts ceļš, mēs pa jūsu līdzekļiem, mūsu līdzekļiem nākās mums pildīt valsts funkciju, valsts autoceļš ar nosaukumu Rāmavu Katlakalns, indeks V2, ceļu nobrauktuvēji, kas citiem vietējiem iedzīvotājiem ir zinām kā Mēģņu iela, tiks izbūvēts iela apgaismojums. Sarežģīts projekts, izaicinājums no Latvijas valsts ceļu puses, izvirs dažādus nosacījumus, bet, jācer, ka tiksim galā un šo projektu īstenosim. Tad arī par Rāmaus muižu. Tad, kā jau priekšā teicu, pagājušā gadā mēs esam diezgan lielu vērību pievērsuši šim objektam. Tad atjaunotas ir dīķis lūžas, kas bija nokalpojuši un ne līdz galam funkcionēja. Tad arī izveidojām segumu celiņam, kas bija bez seguma. Sakārtojām arī šīs te takas. Lūk, tā šeit viss uzskaitīts, ko mēs esam izdarījuši. Tad arī šie te priekšsēdētājs pieminētie rotaļlaukumi, kas nav mazsvarīgi pagājušā gadā, mēs šī apkaimē 2 izveidojām vai uzlabojām. Viens ir uzlabojumi veikti bērnu rotaļlaukumam pie pašvaldības bērnu dārza Zvaigznīte, un jau tas gan nav līdz galam pabeigts vēl darbs, mēs turpināsim, uzlabosim segumu, bet pilnībā pabeigts varam uzskatīt, kad pie Katlakalna tautas nama, cik vien tur ir iespējams, tik ir, ņemot vērā teritoriju, tik arī tur ir izdarīts, ir mūsdienīgs segums, nomainīts rotaļiekārtas, tad visi varat aiziet apskatīties un izmēģināt. Pagājušā gada nogalē tas tika pabeigts, šogad jācer, ka tiks intensīvi izmantots. Kas vēl ir svarīgi šajā apkaimē, tā ir Olikts upe. Tad beidzot, tas ir vairāku gadu garumā diskusijas Rīgas ūdeni, daudz solījumi, bet beigās tie solījumi rezultējušies ar to, ka Rīgas ūdens ir izstrādājis tehnisko projektu Olikts upes atjaunošanai no Ietaks Daugavā līdz autoceļam V2. Tad darbi jau ir uzsākti, atbilstoši būvprojektam tiks iztīrīts upes gultne. Bet arī Ķekavas pašvaldība atlikušajā daļā, kas ir mūsu pārziņā, tad vairāk uz augšu. Arī tāpat kā pērn plāno
atjaunot šos te upes krastus un atsevišķās vietās likvidēt sanesumus. Tad vēl svarīgs šai konkrētai apkaimei ir process, kas likumdevējs viņu ir atļāvis uzsākt kopš 2023. gada. Tas ir šī dalītā īpašuma izbeigšanas process. Tad, kā zināms, liela daļa Valdloču atrodas uz baznīcai piedarošas zemes, bet likumā ir izmaiņas un ir jau 2 mājas, paldies iedzīvotājiem, Meistara iela 55 un Meistara iela 53, kas ir šo procesu uzsākušas, un tad pārskatāmā nākotnē tad zeme, kas ir māja piekritīga vai pieguļoša, tad būs dzīvokļu īpašniekiem piedaroša, un iegādāties viņu dzīvokļu īpašnieku var par katastrālu vērtību. Nākušā lieta, kas arī, es domāju, iedzīvotājiem, kas dzīvo šai apkaimē, ir svarīga, ņemot vērā Ziedoni un šos te dārzkopības kooperatīvu veco vēsturisko, tad pašvaldība izveidojusi ir 2 lapu vai dārzu parku atkritumu laukumus. Tuvākais jums ir Ķekavā, strādā viņi katru piekdienu un sestdienu no 16 līdz 18, tā kā laipni aicināt viņus izmantot un tādā veidā atbrīvoties no šiem te dārzu parku atkritumiem, neveidojot pie sevīm kompostkaudzes vai kā savādāk. Paldies jums! Paldies, Edgaram! Nu, kā saka, pēc labi padarīta darba ir arī labi jāmāk atpūsties. Aijai mēs dosim vārdu nedaudz vēlāk, bet par tām atpūtas iespējām un kultūras notikumiem Ķekavas novadā kādi bijuši un galvenais kādi vēl tikai sekos, mums pastāstīs Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Babris. Jā, labvakar vēlreiz. Aija gan arī varētu, jo viņa arī ir gana tuvs cilvēks kultūrai. Viņa varbūt gribēja visus mūs aicināt uz deju, bet droši vien tad pēc tam. Jā, par padarīto. Tad tas, kas ir šajā apkaimē aizvadītajā periodā, ļoti labs darbs kultūrā izdarīts, un te ir jāsaka milzīgs paldies tieši aktīviem iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā tātad mums bija tāds pilotprojekts apkaimju pasākumi, un 5 apkaimes novadā tad arī startēja un realizēja pasākumus. Viens no tiem bija Debkina muižas parkā, augusta izskaņā, un es domāju, ka liela daļa no jums arī šajā pasākumā, ja neņēma dalību organizēšanā, tad varbūt arī viņu apmeklēja. Un tiešām fantastisks pasākums, ļoti kupli apmeklēts. Un turpinot šo labo praksi, arī šajā gadā tad esam sapratuši, ka ir jāturpina šī iniciatīva. Šobrīd gan vēl vakardien mums vēl tā kā nebija īsti skaidrs, vai tas būs finansēšanas konkurss, bet šodien varu skaidri teikt, ka tas būs ideja konkurss, tātad atkal 10 pasākumi, viena pasākuma izmaksas līdz 2000, tie, kas var pretendēt uz šo pasākumu organizēšanu, ir gan biedrības nodibinājumi, dažādas NVO organizācijas un arī iedzīvotāju grupas. Un tiks atbalstītas idejas, kur būs kultūras, kādi radošie pasākumi vai darbnīcas, vai arī kādi apkaimju svētki. Šis konkurss tiks izsludināts tuvākajās nedēļās, par to tad būs arī informācija pieejama gan novada mājaslapā, gan kultūras mājaslapā, gan arī sociālajos tīklos, un tad arī pieņem, ka šovasar būs ne tikai 5 apkaimju pasākumi, bet arī visi 10 un visus šos 20 000 apgūsim. Un tas galvenais ieguvums, nevis iztērēsim naudu, bet iegūsim fantastiskus pasākumus, kā tas arī bija pērn. Un kā jau Jānis teica, pa labi sataisītiem ceļiem ir jābrauc uz labiem pasākumiem, un arī turpinot tradīciju, arī šogad notiks Ķekavas novada svētki. Tad esam izsludinājuši arī šos datumus 4. līdz 6. jūnijas visā novada teritorijā, un tātad attiecīgi 4. jūnijas Debkina muižas parkā arī būs viens no Ķekavas novada svētku notikumiem. Ja būs kādi jautājumi par kultūru, atbildēšu vēlāk. Paldies! Paldies, Ērikam! Nu gan vārds profesionālās ievirzes izglītības atbalsta vadītājai Aijai Ārei. Labvakar!
Sākšu ar to, ka 2025. gadā ir apstiprināts galvenais mūsu dokuments, kas ir par pamatu strādāt gan pārvaldē, gan arī visām mūsu izglītības iestādēm un kopumā visai pašvaldībai. Tas ir Ķekavas novada izglītības un izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2025. un 2031. gadam, kas ir pietiekoši ilgs laiks, lai mēs sasniegtu visus izvirzītos mērķus. Lūk, un tāpat mēs esam strādājuši pie tā, lai mēs sniegtu atbalstu mūsu pedagogiem, kas ir ļoti svarīga daļa mūsu sabiedrības. Ļoti svarīga tam dēļ, ka pedagogi ir tie, kas ir mūsu bērnu skolotāji. Un 25. gadā ir apstiprināta kārtība, kādā tad mēs varam palīdzēt materiālu pedagogiem, sniedzot atbalstu transporta izdevumu kompensēšanai. Tāpat mums ir atbalsts studentiem, kas studē pedagoģiju, kuri jau strādā pašvaldībā vai tikai plāno strādāt mūsu pašvaldības izglītības iestādē. Tas ir ikmēneša stipendijas. Tāpat ir palielināta mūsu pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģu palīgu atlīdzība. Ja skatās, ka varbūt procentuāli tas nav daudz, bet tas ir diezgan daudz, salīdzinot ar neko. Valsts mērķa dotācija pedagoga atalgojumam ir palielinājusies būtiski. Ja, tie ir atvēlēti gan arī 12 miljoni eiro mūsu pedagogiem. Un savukārt šajā apkaimē Valdločos mums ir viena pirmskolas izglītības iestāde, kura realizē tātad pirmskolu, papildus tiek piedāvāt dažādi interešu izglītības pulciņi, un tālākās savas skolas gaitas šie bērni var turpināt mūsu pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kur savukārt šī interešu izglītība ir daudz plašāka un aptver visādas jomas, gan kultūra izglītības, gan tehnoloģijas, gan STEMu, gan kultūras, mākslas un dažādas pulciņas. Lūk tā, izglītības jomas projekti un darbs ar jaunatni. Tātad pirmskolas izglītībā ir projekts, kas piedāvā sniegt atbalstu 250 bērniem. Tātad bērnu vecākiem, bērniem, kuri mācās privātajā izglītības iestādē. Šajā projektā viņi darbojas tā, kad viņiem nav jāmaksā papildus nekas. Tātad pašvaldības atbalsts, projekta atbalsts un vecāku maksa ir tikai par ēdināšanu un maksas pulciņiem. Tik līdzvērtīgi, kā tas ir pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Savukārt projekts Proti un dari ir atrast, uzzināt jauniešus, kuri ir pametuši mācības, kuri arī nestrādā. Tātad jaunieši no 16 gadu vecuma. Viņiem tiek sniegts atbalsts gan turpinot izglītību, gan atrast viņiem piemērotāko to, kas viņus interesē. Ar viņiem strādā mentors. Un ja jums ir zināms kāds jaunietis blakus mājā, kaimiņš, vai vienkārši zināms, dodiet ziņu, mēs uzrunāsim viņu un palīdzēsim atrast to ceļu, lai viņš turpinātu mācīties vai iegūtu izglītību, kad viņš varētu strādāt. Tātad sabiedrības digitālo prasmi attīstībā mums jau ir piedalījušies mūsu novada 610 iedzīvotāji. Un ļoti lieliska sadarbība ar mūsu bibliotēkām, kur telpās noris šīs apmācības. Un klātienes nodarbībām vēl var pagūt pieteikties līdz 30. aprīlim, savukārt līdz 31. maijam var turpināt mācīties, tā kā neklātienē, pašmācības ceļā. Tātad Erasmus Plus projekti. Lieliski šajos projektos iesaistās visas mūsu izglītības iestādes. Gan pirmsskolas, gan profesionālās ieviras izglītības iestādes, gan vispārējās izglītības iestādes. Projekti ietveros gan skolāni, gan mūsu pedagogi dodas uz ārvalstīm. Viņi brauc pieredzē, viņi brauc
parādīt, ko viņi prot. Tātad nosaukts tas ir par ēnošanu, tātad lūkojas, kā tad citi mūsu kolēģi citās valstīs strādā. Tā, Ķekavas novada jauniešu brīvais laiks un tā pavadīšanas iespēja. Ar lepnumu varam teikt, ka ne tikai Ķekavas centrā, Jaunu ideju centrā ir jauniešiem iespēja būt kopā, darboties, bet arī pavisam nesen ir atklātas telpas jauniešiem Baložos, Purvu ielā 2-4. Tātad jau ir 2 vietas jauniešu aktivitātēm. Tātad, un ir izstrādāta mums jaunatnes politikas stratēģija un rīcības plāns šim te periodam, kas ir no 26. līdz 31. gadam. Un mūsu jaunatnes lietu speciālisti labprāt sniedz padomus, sniedz konsultācijas jauniešiem par dažādām aktivitātēm. Un jauniešu domē darbojas jaunieši, kuri tā kā arī ir savā ziņā kādu lēmumu pieņēmēji, un šo lēmumu nesēji vai ierosinātāji, viņi var aiznest to uz domu, savas idejas. Paldies! Paldies! Paldies, Aijai! Un visbeidzot, kādas tad aktualitātes sociālajā jomā pērnajā gadā un šogad sagaidāmas? Sociālajā jomā, jā, kā minēju, Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Mēnce-Katkeviča. Jā, labvakar. Tātad, palika pults. Jā. Tātad 2025. gadā sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 1.200.000. Un kā katru gadu mēs plānojam un analizējam, kādus pabalstus un kādus jaunus pakalpojumus ieviest. Un līdz ar to 2026. gadā ir ieplānoti jau 1,5 miljoni eiro. Tāpat arī kā katru gadu 1. janvārī tiek palielināti ienākumu slieksnes trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Un arī šeit jūs redzat, kādi ir pabalsti veidi, kuri ir palielināti 26. gadā. Un tas ir pabalsts rehabilitācijai bērniem, kuriem ir noteikti invaliditāte no 600 uz 700 eiro. Un pabalsts mājokļu vides pielāgošanai. Iepriekš tie bija 20,000 kopējais finansējums, un šobrīd tie būs 30,000 eiro. Tāpat trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm tiek palielināts pabalsts veselības aprūpei, kas ir no 350 uz 400 eiro. Un pabalsts mācību piedarumu vai skolas apģērbam no 35 eiro uz 70 eiro. Pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās aug bērniņš ar invaliditāti un kuram ir noteikta īpašā kopšana, ir krietni palielināts atbalsta veids no 1,500 eiro uz 3,000 eiro gadā. Un par jauniem pakalpojumiem. Mentora pakalpojums jauniešiem mēs analizējām un sapratām, ka 90 stundas ir par maz, un šogad būs pieejams 300 stundas gadā, un tāpat būs pieejami 30 eiro prasmju pilnveidošanai mentora pavadībā. Tāpat tiks ieviests pilnīgi jauns pakalpojums jauniešiem, sociālās rehabilitācijas, kas pakalpojuma mērķis ir stiprināt jauniešu sociālās prasmes, pašapziņu un palīdzēt veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. Šim pakalpojumam ir paredzēti 25,000. Un arī pavisam jauns pakalpojums tiks ieviests, tas būs sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums atkarīgām personām, sociālo prasmju un darba prasmju pilnveidošanai. Šeit ir paredzēti 12,000 eiro. Sociālais dienests
nodarbojās arī ar preventīvo darbu. Un mūsu kolēģi, darbinieki vada dažādas atbalsta grupas ģimenēm ar bērniem. Un viena no tām ir bērnu emocionālā audzināšana, kas ir mazuļu un pirmskolas vecuma bērnu vecākiem. Nākamā atbalsta grupa ir kā ar mīlestību un cieņu bērnam noteikt robežas. Šī ir pirmskolas vecuma bērnu vecākiem. Stop 47. Šī izglītojošā un atbalsta grupa pirmskolas vecuma bērniem ar uzvedības grūtībām. Un šeit tiek strādāts arī ar vecākiem, tāpat arī ar pedagogiem, kuri ir pedagogi pirmskolas izglītības iestādēm. Un vēl ir viena atbalsta grupa, ceļvedes audzinot pusaudzi. Šī grupa ir paredzēta pusaudžu vecākiem. Tā kā tad tiklīdz sākās jaunās grupas, mēs ieliekam uzsaukumu mājaslapā, un tāpat tās arī Facebookā un arī informatīvā avīzītē, un aicinām jūs pieteikties. Paldies! Tas ir viss. Paldies, Agnesē! Jā, aplausu vērts, vai ne? Tieši tā. Līdz ar to es gribu teikt paldies visiem Ķekavas novada domas ekspertiem, jo runātājiem informācijas daudz, raisa pārdomas, arī vērtīgas atziņas. Nu ko, pirmā daļa mums ir aiz muguras, tas nozīmē, ka laiks pāriet visticamāk pie skatītāja mīļākās sadaļas, pie otrās pie diskusijas, jautājumu un atbildes. Taču pirms tam gribu atgādināt un informēt, ka šoreiz tikšanās laikā netiks pārunāti jautājumi, kas ir kapitāla sabiedrība.